Stadija case otrā daļa. Tātad mēs redzējām ārējos funkcionālo slāni jumtā, kur tas principā neeksistē, un tas ir sabojāts ar nepareizu konstrukcijas sastāvu izveidoto, plus nav ventilācijas, kaut kas ir izcināts. Jumts būs jāmaina, to tikai daisīt pavasarī. Bet, vai esat gatavi apskatīties, kāda izskatījās iekšpusē? Es domāju, pārsteigumi vēl jūs sagaidīs. Ko jau šķiet iekšpusē būs labāk? Nekā nebija. Iekšpusē vēl daudz trakāk, izovers ir ļoti mazā blīvumā sabērts, 300 mm aizlīmēts neatbilstoši lents nāk vaļā. Perimetrs vispār nav līmēts, griezts kaut kas, lai dabūtu ārā mitrumu, bet pelējums ir tā vai tā. Ļoti labais piemērs. Šuvīte galā nekas nav izdarīts. Šīs nav šūs priekš šuvēm. Tas ir darīts tikai tāpēc, kad jau bija problēmas, lai izveidinātu to paksi ārā. Bet ja vēl augšā ir šis te kokšķiedri, kuram virsū ir uzlikta antikondensāta plēva, jā. Un tas ir funkcionālais slānis, gribētu uzsvērt. Tas ir mājas vissvarīgākais slānis iekšējais. Un uz to tiek taupīts visvairāk. Tas tāds labais piemērs, kā izveidojās. Jā, mums bija kokšķiedra, bija... Tas spēlējums jau parāda. Jā, tas ir. Te bēsen ir mitrums, taču visur mēs redzam. Un regu tas arī gabaliņš tik izplēsts. Jā.